Sveiki, sveiki! Es šodien veidošu jaunu video, un šī video es pastāstīšu, kā var dabūt dažādu veidu garšvielas. Vispār garšvielas ir vajadzīgas priekš dažādiem ēdieniem. Piemēram, to arī šī krāsnī izcept visādus ēdienus ar garšvielām. Tikai šeit to arī šī katlā var izcept ar garšvielām. Redzi, ka te ir kur vajag yellow, dzeltenās garšvielas un visādas oranžās garšvielas un visādu veidu garšvielas. Šī video es pastāstīšu, kā var izveidot visu veidu garšvielas. Par pirmajām es stāstīšu par dzeltenajām garšvielām. Kā viņas var izveidot, jums parasti tajā mežiņā jāiet, kas jums sākumā būs, un rekur ir tādas dzeltenās puķes, un tu viņas vākts, un tev vajag 10 puķes, lai uztaisītu garšvielu, piemēram, un šobrīd ir savāktas 2, un kā jūs varat redzēt ciparu 3 tagad, un es vākšu viņas, līdz man būs 10, un tagad būs 10, es atkal, un tagad, kad tu dabūsi 10, tev būs jāizmanto tāda malšanas lietiņa, lai pārveidot viņas par pipariem. Pipariem garšvielām. Un tagad es savākšu visas puķītes, man jau ir 9, kā jūs redzat ciparu. Un pēdējos savācu, un tagad man ir 10. Tagad es varu ar 10 šitām puķītēm aiziet uz nākamo vietu. Šitien ir otrā vieta, ir tāda meži vai ne meži, tad vairāk varētu teikt par kaut kādu citu vietu, bet, lai šitien tiktu, tev vajadzēs 10 000 monētu. Šitien būs tādas lielas durvis vārti, es esmu viņus atvēris, un ja tev ir 10 000 šitās monētas, tu viņus vari nopirkt un atvērsies viņi. Tagad tu iekļūsi mežā. Man liekas, ka 10 000 bija vajadzīgi. Tagad šeit tu varēsi sastapt oranžās puķes. Oranžajām puķēm tu varēsi savākt, un tev vajadzēs 10 oranžās puķes. Es tagad tūlīt savākšu oranžās puķes, un tagad es savākšu, un tad būs vēl pēdējā vieta. Es savākšu visas oranžās puķes, man jau ir 7. Šitien vācās, kā var redzēt, ātrāk, un tagad man ir 9, un nē, tā ir zemene, un tagad es savācu 10. Tagad, kad man ir 10 puķes oranžās, es varu viņas samalt par garšvielām. Bet pa priekšu, pirms es samalšu tās par garšvielām, man vēl vajag zilās puķes. Zilās puķes to ir dabūt ziemeļu vietā. Ziemeļu vieta, es jums pēc tam pasāšu vēl vienu veidu, kā viņas var dabūt puķes, bet ziemeļu vietā maksā, man liekas, 250 000. Viņai būs atkal vārdi šeit, un tad, kad jūs viņus nopirksiet, tā kā aizgrubuši, un tad, kad jūs nopirksiet viņus, tad jūs varēsiet atvērt šo vietu. Un redzat, ka šitien ir tādas zilās puķes, blue followers, un tagad man vajag 10 šādas. Es nezinu, cik viņas ratas ir, bet kā redzat, ir diezgan daudz. Es savākšu tūlīt. Un tagad es savākšos tūlīt. Čik. Man jau ir, es paskašos, cik man ir 8, man vajag vēl 2. Tas nozīmē čik un čik. Un tagad es došos atpakaļ uz savējo vietiņu. Tas, starp citu, sasveicināties ar Bobu. Šis ir mans zirgs, es uz viņu jāju. Un tagad es aizjāšu atpakaļ uz savējo vietiņu. Un tagad šitien es varu, tādas lietņas ir kā tādi maisītāji, kā jūs redzēt. Un tas maisītājs var ielikt tās puķes pirms es likšu viņas iekšā, es pastāšu, kā viņus var dabūt. Tev jānospiež bulb, tad tev jānospiež shop, tad tev jānospiež functional, un tagad tu nospiež mordar un pestal, un tagad tu nopērci viņu confirm. Un tu vari ielikt šitien, cik tu daudz gribi pirkt, pieņemsim 5 vai 6. Es nepirkšu, jo man viņus nevajag, un tad tu šitien apakšā nospiež functional, un tagad tu viņu vari nolikt šitien. Piemēram, šitien, es nelikšu, tas ir vienkārši piemērs. Un tagad, kad tu esi visu izdarījis, tad tu vari to izdarīt. Un tagad es viņus likšu iekšā. Viņi taisīsies,
pūties veselu 1 minūti, bet tas nav pārāk ilgi, tu vari pagaidīt. Bet tā kā es negribu gaidīt, es jums parādīšu jau tūlīt no 10 puķiem. Jums šodien jau man nedaudz gatavi. No 10 zeltainajām puķiem tev sanāks 3 zeltanie pipari. No 10 zilajām puķiem tev sanāks 3 zilie pipari. Un no 3 oranžajām puķiem tev sanāks 3 oranžie pipari. Teiksim tā, diezgan izdevīgi, kā jau teicu, ēdieniem un pārdošanai tu viņus var izmantot. Kā vēl tu vari dabūt tās puķes, tu var nolikt puķu podiņus, un viņās augs puķes. Katru stundu izaugs vienas krāsas puķe, un tad tev nebūs jāpērk šitās vietas, jo šitās vietas maksā daudz naudu, tāpēc es ieteiktu nopirkt puķu podus. Viņi kaut vai aizņems stundu, lai ataugtu, bet es teiktu, tas ir izdevīgāk, jo viens puķu pods, kā jūs varat dabūt puķu podus, jūs varat nospēst Bold, tad jūs varat nospēst Shop, Functional, un tagad jums jāatrod puķu podus. Pats atradīšu, jums vienīgais, lai dabūtu viņus rekord flower pot, bet lai dabūtu viņu nopirktu šitos, jums vajadzēs vesels 601, otrs jums vajadzēs arī lielu visādus farmingu laikam līmeni. Piemēram, ja jūs nospiežat progress, tad jums jāredz, ka ja jums ir pārāk mazs, man liekas, farmingu līmenis, tad jūs viņu nevarat nopirkt. Piemēram, man ir 9, un es viņu varu nopirkt, bet es neatceros kādu vajag, un laikam šī epizodē tas arī būs viss. Es veidošu vēl filmas, ja šī epizode dabūs vairākus laikus, es domāju uztaisīt epizodi par to citas epizodes interesantas, un šobrīd atā.